Šodien mēs braucam uz Aienapu, jo īstenībā Larnakā nav ko darīt 5 dienas, tā teiktu. Jā. Vakar jau gribējām, es rādzu. Jā, vakar gribējām, bet mēs pārāk vēlu pamodāmies. Tā kā diena ir īsa un 5 jau ir tumšs, tad vajag celties laicīgi. Tagad ir 9:30. Jā, mēs esam autobusā. Mums ir jābrauc 1:15. Biļete maksāja 5 eiro vienam cilvēkam, un tie 5 eiro ir vienkārši neatkarīgi, kurā pieturāt, kā pārā. Un šis autobus pat brauc nedaudz tālāk par Aienapu, tur vēl uz kaut kādu vienu citu pilsētiņu, bet tā cena ir viena. Un izskatījās, ka var tikai skaidrā nauda maksāt. Tā liekas. Nokšājām aplikāciju. Motion viņas saucot? Jā, Motion Pass, jā. Par Kipras. Visus autobusus, kas tur vēl bija, kas road, visus roadus. Jā, visus maršrutus, visus autobusus. Ienākšanas laiks un... Jā, braucienu ilgums un karte arī. Un tad tajā aplikācijā var redzēt visus autobusus, bet tur nevar nopirkt biļeti. Bet vismaz var redzēt pieturus un attālumus un autobusu numurus un visus laikus, kā arī ērti. Bet biļeti jāpērk ir pie šofera. Esam Aienapā un ejam pāri. Un īstenībā mēs braucām 45 minūtes, nevis stundu 15. Stundu 15, tātad es nepareizi paskatījos, ir līdz gala pieturai. Līdz ar to ļoti ātri. Tāpēc attālums bija cik 45 kilometri. Tā kaut kas tāds. Un Aienapā ir arī vairākas pieturas, un tad vienkārši vajag izvēlēties, nezinu, kaut kādu, kura vieta labāk patīk un kuru turismu objektu grib apskatīt. Šeit, starp citu, ir arī tāds ūdensparks, tā kā akvaparks, bet tagad viņš ir ciet, jo ir ziemas sezona. Un man vispār jau sāk likties, ka šeit uz to ziemas sezonu no novembra līdz martam, kaut kādam daudz, kas vienkārši ir ciet. Un kur tieši esam pie tā ūdensparka un viss ir sauss, ciet. Interesants turisma objekts šeit ir zemūdens muzejs, kur var braukt snorkelēt vai divingā un tad redzēt jūras dzelmenē, var redzēt skulptūras. Bija rakstīts, ka tur ir 8 līdz 10 skulptūras. Pēc bildēm izskatījās, ka tur bija tādi cilvēciņi. Diemžēl no sauszemes, protams, to redzēt nevar. Tāpēc, ka šis muzejs ir kaut kāds 200–300 metrus no pludmales.
liekas bišķiņ dārgāk nekā Lērnukā. Bišķiņ. Tāpat salīdzinoši ar Latvijas cenām ir ļoti okei. Šis ir Aija Napas skulptūru un kaktusu parks. Mēs izskatījām un izstaigājām visu Aija Napas turisma pludmales daļu, vismaz mums tā šķiet, un tagad virzāmies uz pilsētas centru, paskatīties, kas notiek iekšā pilsētā. Starp citu, visi restorāni, kafejnīcas, bāri, kas ir pie pludmales, praktiski viss bija ciet. Man liekas, mēs redzējām 2 tikai restorānus, kas bija vaļā šidentē, jā. Un viss tātad uz sezonu izskatās, ka ir ciet. Bet nezinu, man tas netraucē, tāpēc, ka man patīk, ka ir maz cilvēku. Un šeit ir samērā lēti suvenīri. Jā. Mēs jau 2. dienu pēc kārtas medījam suvenīrus un ir ļoti labas cenas arī tiem. Līdz 2 eiro. Jā. Man tas liekas lēts. Jā, man arī. Cenas ļoti demokrātiskas šeit ir. Vēl es ko nepateicu, ka mani ļoti ir sakoduši odi. Aretu arī bišķiņ mazāk nekā mani. Ja tie ir odi, cerams. Esmu nevienu pieķērusi, bet... Jā. Mākslīgais intelekts arī teica, ka tie ir odi. Bet, man liekas, tas bija vakarā un pie jūras, jo mani sakoda jau 1. vakarā. Es jau pamanīju, mēs ejam pie jūras un man bija svārki, bet man bija, garā jaka un kājas bija vienīgais, kas bija plikas, un tieši tur arī viss man sapos. Arī viens pasta bāri ir vaļā. Jā, no restorāniem izskatās, ka kaut kāds 1 no 5 ir vaļā. Tā, noteikti nevairāk. Milzīgs koks. Kādi augļi vai kas ir? Jā. Šitas ir Aija Napas klosteris.
centrs tāds vispār tik tukšs, tāds pamests izskatās. Bet iedomājies, kā te ir sezonā. Kā ir tā, ka visi pilns, tā vajadzētu būt. Jā. Bet tāpat laikā Larnakā tomēr tā kā, ne viss ir vaļā, kur 90%, 80% liekas noteikti. Varbūt tāpēc, ka tā ir lidostas pilsēta. Tad tomēr tur ir arī nesezonā vairāk to cilvēku. Nu jā, Viņi arī ir lielāki, jā. Un pretī Castle Club pils. Nu jā, te visi bāri ir tādi tematiskie, un tāpēc jau laikam šitā ir ballīšu pilsēta. Ka te tik vienīgi bāri apkārt un visi tādi tematiskie, stilīgie. Forši. Jack's Sparrows Pirates Dance Bar, kāds ir deju bārs. Te jau dziļāk pilsētā, cik mēs tagad ejam minūtes 15, 20, ka vispār nekas nestrādā. Viens sporta bārs bija vaļā. Atradām kafejnīcu, kas ir tuvu autobusa pieturai un kura strādā. Tā ir tradicionāla tipa virtuve. Mēs beidzot paņēmām tradicionālo ēdienu musaku. Es paņēmu veģetāro un Areta paņēma klasisko ar gaļu. Kāda gaļa tur ir? Cūgaļa. Tas ir kaut kas līdzīgs lazaņai vai kārtainam tādam sacepumam. Un par Aien napu runājot, tad mēs uz šajien atbraucām 10:15 un tad līdz 3:00 mēs staigājām pa lielam vispār bez pauzēm. Un tā arī izstaigājām visu. Tāpēc tagad mēs paēdīsim un tad jau meklēsim autobusu atpakaļ ceļam. Pēc saraksta izskatās, ka pēdējais autobuss iet ap 10 pēc 10 vakarā. Līdz ar to var arī pavadīt šeit visu dienu. Nu, šodien mūsu pēdējā diena Kiprā. Rīt mēs jau lidojam projām. Īstenībā mums ļoti paveicās ar laiku, tāpēc, ka šonakt bija pērkona negaiss un zibens, bišķiņ uzlija lietus. Un arī temperatūra nokritās no 27 uz 22, 20 grādi. Tā kā mēs trāpījāmies tieši uz vislabāko, vissiltāko pēdējām tām vissiltākajām dienām vispār šeit. Visu turpmāko nedēļu un tālāk arī rāda, ka būs tie 20 grādi un nedaudz arī lietus. Mēs tagad iegājām veikalā, bez discount store, kur lielākās atlaides. Es safotografēju vairākas cenas, salikšu iekšā Facebook lapā, links būs pie video aprakstā. Un tāpat arī safotografēju dažas cenas no Lidla. Un tad variet apskatīties, ja interesē, bet es varbūt nemaz neieteiktu, jo tas noteikti izraisīs emocijas, tāpēc, ka citas cenas, cik ļoti viņas atšķirās no mūsējām, tā šokē. Un vispār pēc šīm 5 dienām tāds kopsavilkums par Kipru ir, manuprāt, šeit ir ļoti viegli un ērti braukt atpūsties, jo viss ir angliski. Ja zina angļu un arī krievu valodu īstenībā, tad te vispār nepazudīs. Man liekas, viss bija ērti, viss bija saprotami, viss bija pieejami. Bišķiņ mēs tur, kamēr izbūrāmies cauri
autobusu sarakstam. Vienīgais, kas vakar vēl bija, ka mēs gandrīz netikām atpakaļ mājās, izrādās bija pieturā jāpaceļ roka, ja grib, lai autobuss apstājās. Un tā kā mēs nepacēlām roku, viņš bija pabrauc mums garām. Un tad es no tā šoka, man liekas, ka pacēlu roku māju viņam. Nu, tad viņš, protams, šoferis bija jauks, apstājās tur ceļa vidū, un tad mēs pieskrējām un ieskrējām autobusā. Un tad viņš mums teica, ka ir jāpaceļ roka, ja grib, lai autobuss apstājās. Nu, tas bija, man liekas, vienīgais tāds mūsu fails. Es gribētu atgriezties un vēl noteikti pabraukt kāds. Aizbraukt, tad, kad ir viss vaļā un sezona. Jā, protams, sezonā šeit ir daudz, man liekas, ko vēl vairāk darīt. Jā. Un plus, pabraukāt apkārt. Jā, pabraukāt vēl uz citām pilsētām. Un Aija-Napa tiešām tikai sezonā tagad tur īsti nebija ko darīt, bet, ja grib tikai izstaigāt un apskatīties apkārtni, tad, tāpat, visu jau var redzēt, viss ir ok. Larnakā, tā kā viss ir vaļā, viss notiekās, tad arī tagad ir labi. Tieši tā ērtuma ziņā, ka, ja es gribu uz kaut kādu vietu, kur nav ļoti jāiespringst, ka tu nezini valodu, un ko tur, man liekas, tiešām šeit ir viegli. Ja tu zini angļu valodu. Ja tu zini angļu valodu, jā, vai krievu valodu. Tā kā priekš manis, man liekas, šis bija ļoti, ļoti vienkārši tā vispār kaut ko pārvietoties, darīt, saprast. Un arī pa pilsētu mēs taču vispār bez kartes pa lielam pārvietojāmies. Jau uzreiz pēc pirmā vakara bija skaidrs, kas uz kuru pusi, ko kur. Un, mēs karti izmantojam tikai tad, ja vajag kaut kur konkrēti un īsāko ceļu atrast ātrāko. Kas bija labi, pie pludmalēm, Aija-Napā bija forši, ka bija visur toaletes, ģērbtuves, tīras ar papīru, ar ziepēm, bet tad atkal, nezinu, kā ir sezonā. Tagad, protams, viss bija kārtībā. Tāds lūk Larnakas tirdziņš. Mēs paņēmām pagaršot lokumades, kas esot kipriešu tradicionālais deserts, tāds kā virtulis, eļļā ceptas bumbiņas ar kaut kādiem pildījumiem un topingiem jeb glazūrām. Wow! Tiešām vēl pistāciju saldējums augšā. Mēs paņēmām ar pistāciju, pildījumu, glazūru, kur vēl saldējums nāk klāt. Un īsnībā minimālā porcija ir 11 bumbiņas, kas ir ļoti, ļoti liela porcija. Un garšosim. Garšīgi. Viņi ir tā kā pončiki, bet pildījuma gan tur nav. Ir tikai tieši glazūra un viss, kas pa virsmu uzlikts. Bet arī neprasās tiešām ļoti, ļoti garšīgi, ļoti saldi. Un maksāja šī porcija 7,20. Mēs paņēmām šādas te
mašīnītes bērnu. Bet mums pašām arī ir jautri. Es sēžu uz krokodilu un Areta tu sēdi uz foršas stilīgas mašīnas. Viņa ir man aiz muguras. Viņa gan brauc ļoti lēni. 3 minūtes, 2 eiro. Bet var te tikai pa laukumiņu tādu izbraukt. Olvar bišķi vēl... Viņš paliek lēnāks. Viņš vairs nav tik ātrs. Jā. Tas krokodils brauc. Šodien pēdējā vakarā mēs meklējām pastu ar jūras veltēm. Atradām to Psaro Limano restorānā, kas arī atrodas blakus visiem zivju restorāniem pie ostas uz Gājēju ieliņas. Uz tālākās Gājēju ieliņas, kas ir nedaudz tālāk no mūsu viesnīcas. Un tur ir tieši tāda kā zoniņa, kur ir visi jūras velšu restorāni. Šāda porcija izskatās ļoti liela, maksā 16,50. Jā. Un arī atnesa sieriņu atsevišķi. Kokteļi arī maksā 7 eiro, bet šeit tā ir diezgan standarta cena. Visiem kokteļiem 7, 8, kaut kāds dārgākais kokteils ir bijis 10 eiro. Pēdējā vakarā es izlēmu paņemt arī austeres šeit pat. Līdz tam nesaņēmos, jo maksā tāpat kā pie mums Vecrīgā 4,50 gabalā. Šeit konkrēti 4,30 gabalā, kas ir ļoti dārgi, bet tā kā ir pēdējais vakars, tad es domāju, ka jāizmēģina, jāpagaršo un jāsaprot, ir atšķirība vai nav. Un visur, kur bija austeres, šeit viņas netiek turētas vienkārši uz ledus vai kaut kur leduskapī. Te ir viņām paredzēts vesels akvārijas, un tad viņas tur dzīves un svaigas dzīvojās, un pat var redzēt arī, kā tās austeres tiek izmakšķerētas un tad svaigi arī pasniegtas. Porcijas bija nenormāli lielas, bet es saņēmos arī vēl 2 austerēm. Austera arī milzīga. Jā, austera milzīga. Garšīgi. Un vairākās vietās arī mums tiek piedāvāts pēc tam šefpavāra kompliments, saldais deserts. Noteikti jāpiemina arī tas, ka šeit restorānos, bāros drīkst pīpēt iekšā un jā, ja tas liekas traucējoši, tad tas var nepatikt. Terasēs ārā vispār var pīpēt, nezinu, uz ielām tā baigi neredzējām. Iespējams, ka nedrīkst, bet jā, restorānos, bāros visur ir salikti pelnu trauki. Restorāni, kuri ir tendēti vairāk tieši uz ēšanu, tur man liekas, ka nebija. Tur nebija, jā. Ļoti daudz arī ūdenspīpju vietas. Līdz ar to visur arī pīpē ūdenspīpes. Kiprā ir daudz kaķu, ļoti daudz kaķu. Ja galīgi nepatīk kaķu vai bail no viņiem, tad varbūt būs grūti, bet mums personīgi pilnīgi vienalga par kaķīšiem. Pilns uz ielām, līdz ar to viņi var ienākt arī kaut kādās restorānu, kafejnīcu, bāru terasēs, veikalos, citreiz pat arī durvis ir vaļā. Mūsu ceļojums ir, diemžēl, galā. Tagad dosimies uz lidostu. Lidosta ir 6 km attālumā un, ja ņem taksi, tad 20 eiro.
kas ir tomēr diezgan dārgi. Mēs brauksim ar autobusu. Pietura mums ir tieši pie viesnīcas, un biļete autobusā arī jāpērk pie šofera skaidrā naudiņā. Cik maksā vēl nezinu. Runājot par izdevumiem, pa šīm 5 dienām mēs katra iztērējām 288 eiro, un tas ir bez suvenīriem. Katrai atsevišķi, cik mēs kura pirkām suvenīrus un kādus. Viesnīca mums izmaksāja 350 eiro uz 5 naktīm. Tas ir uz abām 2 lidmašīnas biļetes. Bija 207 eiro vienam cilvēkam turpat atpakaļ. Tā, tikām autobusā, un autobusa biļete maksā vienam cilvēkam 2,40. Tātad, ko mēs varam secināt, ka viena no retākajām lietām, kas ir dārgāka šeit nekā Latvijā, ir transports. Jo Rīgā mēs pa eiro 50 varam tomēr aizbraukt līdz lidostai. Un braukāt 90 minūtes. Un braukāt 90 minūtes, jā. Rekā ezerā bišķiņu ūdens ir uzradies, tāpēc, ka vienu nakti taču lija lietus. Un ezerā jau ir ūdens. Tur kaut kas ir ūdenī. Putniņi, bet tas nav flamingo, vai viens pats tāds ir. Kaut kāds putniņš tur ir. Tie ir flamingo! Tie ir flamingo, Dievs! Bāc! Bāc, jā, tie ir flamingo! Kā viņi zina, viņi jau atlidoja uzreiz. Tur. Re, kur viņi ir daudz tur. Vajadzēja vakaru šeit nākt. Kā mēs varējām? Mēs jau nevarējām zināt. Jā, viņi ir atlidojuši uzreiz pēc pirmā lietus. Jā, reku tālumā. Oi, bet tur cilvēks kaut kāds iet, nedrīkst jau iet. Jā. Var arī būt ne februārī flamingo, ja ir lietus, kā izrādās.